Katrai nācijai ir savi varoņi, spilgtas, neordināras personības, kuras pazīst tik viens Latvijas iedzīvotājs, lai kur arī dzīvotu. Viņu darbi izraisa nopietnas pārdomas, viņa apvienošanās nopietnas bažas, viņa zināšanas elementārā matemātikā ir šokējošas. Ar milzīgu reklāmas naudu palīdzību viņa reitingu priekšvēlēšana laikā tiek uzpūst, bet tad, kad šis laiks ir pagājis, viņa atkal ir turpat, kur agrāk, izmisīgi turoties pie saviem krēsliem. Lai arī politiķiem, kas vistiešākajā veidā vainojam valsts izputināšanā, ceļam uz ievēlēšanu Saeimā vajadzētu būt slēgtam. Šie politiķi zina tikai vienu veidu, kā iespējams uzpumpēt reitingus, nopērkot tos par naudu, uzkurinot ažiotāžu ar tukšām frāzēm un solījumiem, spiežot gāzi grīdā tikai ar vienu mērķi – nokļūt pie varas. Taču šoreiz tas nebūs viegli, būs grūti, kvadrātā. Parastie risinājumi nelīdzēs, jo viņa politiskajai karjerai ir pārvilkts krusts. Personības vērtē pēc to darbiem, sēdies 2. Personības vērtē pēc to atbildības, sēdies 2. Un šīs personības vēl ilgi paliks mūsu atmiņā. Šķēle un Šlesers, mūsu elites dvīņu brāļi, līdzvērtīgu partneru savienību, kas savās reklāmās nekaunas izmantot Latvijas vārdu, mazus bērnus, katram gadījumam arī pāris meitenes un, protams, fotogrāfija no dziesmu svētkiem, kuros paši nav piedalījušies. Ir jāprivatizē uzņēmumi, jāpārdod valsts īpašumi un kāds gabaliņš jāierauj nāsīs. Valsts viņiem ir tikai preču zīme, kurai drīz beigsies derīguma termiņš. Mūsu nacionālie varoņi, bijušie konkurenti, kurus tagad vieno viena kopīga kaislība. Vēlme samelot vēl vienu reizi un paskatīties, cik ilgi tas vēl izdosies. Šajā valstī, kurā viņus visi tik labi jau pazīst, Šķēle un Šlesers, sēdies 2.